Tagad pastāstīšu, kā aplikācijā atrastos mēslojuma iestatījumus ievadīt ekrānā. Augšpusē izvēlamies mēslojuma tabulu, un, ja nepieciešams, izveidojam jaunu mēslojumu. To mēs darām spiežot uz tukšo ierakstu un nospiežot OK. Tālāk izvēlamies mājiņu, mēslojuma iestatījumi. Pirmais lodziņā mēs rakstam mēslojuma nosaukumu. Manā gadījumā tas ir atschēma 34.4 slāpeklis. Nākošajā lodziņā ievadam nepieciešamo daudzumu kilogramu uz hektāru. Tātad, ja man nepieciešams 150 kg uz hektāru, tad es arī rakstu 150. Darba platums, ar ko mēs strādājam, man tie ir 24 metri. Plūsmas koeficients, skatāmies aplikācijā. Aplikācijā tas ir norādīts 1,17. 1,17. Tālāk uzdevuma punkts, jeb izbires punkts. Aplikācijā tas atkal mums ir jāierauga. Tas ir šeit, pašā augšpusē, 5,5. Pārējam uz otro lapu. Standarta apgrieziens skaits. Atkal no aplikācijas 900. Disks, ar ko mēs strādājam. Manā gadījumā tas arī ir S6. Tālāk mums ir robežas, jeb laukmalas iestatījumi. Robežas iestatījumi ir, ka mēs mēslojam izkliedējam tikai sava tīruma ietvaros. Tātad tie ir mums šie iestatījumi. Tātad, kad veiksim robežu kaisījumu, diska apgriezienus jāsamazina uz 450, izbires punkts uz 4, un pēc noklusējuma, beidzot laukmalas kaisījuma robežas iestatījumiem, laukmalas pusē izkliedes daudzums tiek samazināts pa mīnus 20%. Ja nepieciešams, mēs to varam arī uzlikt uz nulli, lai daudzums netiek samazināts. Ja vēlēsimies strādāt ar malas iestatījumiem, jeb visā mūsu tīrumu platībā izkliedēt nepieciešamo daudzumu, bet nedaudz izmest arī mēslojumu ārpus mūsu tīruma robežām, tad šie iestatījumi attiecīgi ir diska apgriezieni tiek samazināti uz 550 laukmalas pusē un izbiras punkts uz 5,5. Starp šiem režīmiem mēs varam pārslēgties galvenajā izvēlnē ar šo indikātoru. Tagad ir robežas iestatījumi un tagad malas. Tālāk mēslojuma iestatījumos trešajā lapā varam ievadīt papildu informāciju, ja nepieciešams, bet pašā apakšā mums jāievada platuma koeficients, un tas aplikācijai ir norādīts 167. Ceturtajā lapā ir OptiPoint aprēķins. Uzreiz mēs redzam, ir aprēķināti ieslēgšanās, izslēgšanās attālumi. Ja nepieciešams šos attālumus mainīt, mēs spiežam aprēķināt, izvēlamies video ātrumu, kad kaisītājs izslēdzās, ieslēdzās. Lauka galos spiežam OK, un šajā vietā mēs šos attālumus varam rediģēt, ja liekas, ka tie nav pareizi. Un kad tas ir izdarīts, spiežam lietot vērtības, un attiecīgie parametri tiek nodot sekciju kontrolas programmai. Tagad izkliedēšanas tabulā man šis mēslojums ir izveidots, un kad vien nepieciešams, es varēšu viņu izvēlēties un ar viņu strādāt, un man vairs nebūs nepieciešama aplikācija, no kuras ievadīt parametrus.